Viss ir skaidrs. Jānkau Ērmāns. Un te Džeki nopietni pieeja tā lietai, tūlīt tā sīgā. Galaktikas čempionāts apmēram. Eidīgi uz priekšu. Tas bija pareigais brauc. Redzīgs konkurents. Kārtībā, jauni arī balsts tagad Uli, galvenais tagad tikai tie nenogrist kaut kur otru, pa kupenām viņš nodod. Nu jāmācās, ziemā bija šī grūtāk, to pocīt ir vāk. Labi, viss kārtībā, tiks līdz galvam, viss ir ok. Aizies numurs, Dīdzis Streimanis. Čekiem un par noieties, un par mocīšanu tur ir to vārds. Tiks mūsīgi galvā iet augšā, ļoti labi. 7. numurs Artūrs Irbe. Mēs šobrīd no starta braucam sastāvā. Un viss ir kārtībā. Viņš mocīgi ir savāds, viss notiek, un viņš jau vidokredīgi un viesotņi. 8. numurs Ardis Rodiolovs. Pauna CRF. Viņš tagad samicējās, saliek šķērsām, bet nu paldies Dievam savātās, viss kārtībā. Viņš tā prātīgi pamīdi, nekas, tikai vēl viens balsies pēc tam. Sandis Mējers, 11. numurs. Nu rītīgi forši, tie mocīšies skatīt, aiziet uzmanīgi, sevišķi šajā starta taisnē, tie, kas kreisajā pusē stāv, esat ļoti uzmanīgi tur var. Samisīties un mocīts var aizbraukt kaut kur citur, nekā tās sportists ir izdomājis. Nu visi tādā startiņā tā prātīgi, un tad jau taisnē rīktīgi pilnu ručku, kā saka, un tā augšā. Māris Malnieks ir nākamais vērot arī otro braucienu. Man viņš par motobraukšanu kalnu atgādina, viņš gribās vēl paralēls ar tādu Eirosportā kādreiz rādīt tādas sacensības, kur Džeki mauc kalnā, tad tur parāvi rātā to mocis, tur sagāžās, krīt cementu un kas tik vēl notiek. Traks lietas. Nu, izrādās, ka ātrāko laiku šajā pirmajā braucienā ir uzrādījis Juris Titovs ar Honda, 4. numurs. Otrāmies arī šobrīd startē. Reiz te uzreiz var redzēt, kurš braucējs pa zīm ir braucis, kurš braucējs nav pa zīm braucis, no šī braucējs viss ir kārtībā. Man ļoti labs ātrums, praktiski nesaņemās nekur, tramplīna arī forši uzlēts un...
Viņš jau ir finišējis. Ļoti ātri šobrīd. Šitām troškām paldies, lai viņam izdodas finišēt. Ļoti labi pagaidām visu kārtībā. Startā nedaudz samisinās, bet tas nekas. Tas ir jāsaka šī gadēt. Labā, startās kopā un šī te Džeks zina, ko viņš dara. Viņu mēs tagad nesamies viņam sēc kopi, bet pēc galvas un ļoti labs ātrums. Wow, tur knapi strāja vaļā. Izskatās, ka tīs sanādā pirmo dienu ar šķības jumta. Un rīktīgi smulkaņa uzlēc un malc augšā rīktīgi. Bez jebkādām problēmām šobrīd. Nākamais process. Nezinu, te jau kaut kāda korupcija jau notiek, jau augstē nav rīktīgi. Nē, labi, visi notiek robežās. Kurbulu drīkst noņemt. Es nezinu, vai nav rakstīts noteikums, ka nedrīkst kurbulu noņemt. Bet labi, srūc ar visu otrais numurs.